Labdien! Un šodien mēs esam Sijā Stuttgart workshop automašīnu glabāšanā. Un, attiecīgi, gribēju pastāstīt, ko tad nozīmē automašīnu glabāšana un kāpēc tas ir vajadzīgs. Atbildīga auto glabāšana nozīmē to, ka automašīna glabājās apsargājumā, slēgtā, apsildāmā telpā un, attiecīgi, tiek veikta periodiska akumulātora uzlāde. Ja jūs vēlaties, tiek veikta arī automašīnas motora uzsildīšana līdz darba temperatūrai un, protams, kad auto tiek pakustināts, lai neiestāvās, lai neieķīlē bremžu suporti un lai arī riteņi tiek pagriezti, lai arī auto vienmēr būtu darba kārtībā. Kāpēc tas ir svarīgi? Ja stāv auto ilgāku laiku, mēs visi zinām, ka auto ir pietiekoši daudz elektroniskās iekārtas mašīnā un tās patērē, arī nedarbojoties autojums patērē kaut kādu akumulātoru enerģiju, līdz ar to akumulators periodiski jāuzlādē. Kas ir būtiski nianses ir jaunākiem auto, kad lielākā daļa no auto ir aprīkoti ar maigo hibrīdu vai mild hibrīdu, un svarīgi nianses ir, kad šo te hibrīdu akumulātoru nevar uzlādēt vienkārši lādējot parasto lādētāju. Priekš tam ir nepieciešams auto iedarbināt, un tas auto kādu laiku arī darbojās, jo savādāk viņu uzlādēt nav iespējams. Ko tad vajadzētu ņemt vērā, atstājot auto pie mums glabāšanā? Pirmais noteikti visos gadījumos mēs noteikti noslēdzam ar jums līgumu, un būtībā tā ir galvenā nepieciešamā lieta. Pārējo, teiksim, par vispārējo mēs parūpēsimies, taču mazs lūgums no mūsu puses būtu, ja jūs plānojat atstāt auto ilgtermiņā glabāties, būtu lūgums piepildīt degvielas bāku pilnu. Tas nāks tikai par labu automašīnai, taču gadījumā, ja nesanāk, par to nevajag pārdzīvot, mēs vienmēr vajadzības gadījumā piepildīsim degvielu bākā un attiecīgi nodrošināsim kvalitatīvu automašīnu glabāšanu. Papildus vēlos pateikt, ka visas automašīnas, kas tiek novietotas pie mums glabāšanā, pirms viņas tiek novietotas, mēs viņas nomazgājam no ārpuses. Protams, kad papildus mēs varam arī iztīrīt mašīnas salonu, par to atsevišķi vienojoties. Kas noteikti visiem ir svarīga ziņa vai informācija, tad visas automašīnas, kas atrodas glabāšanā, ir apdrošinātas pret visiem iespējamiem riskiem. Un, protams, kad vēlreiz atkārtošu, ka šīs telpas tiek kvalitatīvi apsargātas un visi iespējamie riski ir minimalizēti. Un savai automašīnai piekļūt jūs varat darba laikā no 9 līdz 7 darba dienās un no 10 līdz 3 sestdienās. Taču visu saprotam un bieži vien gadās situācijas, ka jums vajag atstāt vai saņemt auto svētdienas vakarā vai darba dienā agri no rīta vai kādā citā laikā. Tas viss ir iespējams, par to atsevišķi vienojoties un iepriekš mums paziņojot. Tāpat tās, ja jūs vēlaties arī saņemt savu auto, no mūsu puses vienīgais lūgums ir laicīgi par to paziņot. Vēlams dienu iepriekš, jo, kā redzat, auto glabājās vairākos stāvos un, attiecīgi, lai jums nebūtu vienkārši ilgi uz vietas jāgaida, kamēr auto tiek izņemts no konkrētās stāvvietas, lūgums vienkārši par to, ka vēlaties saņemt auto, paziņot mazliet iepriekš. Kāda vēl ir papildus pakalpojumi iespējami? Jūs steidzaties, jums nav laika iebraukt pie mums, atstāt savu mašīnu, tad jūs droši varat atstāt mašīnu lidostā, un mēs jūs sagaidīsim lidostā un atvedīsim auto pie mums, novietosim glabāšanā. Tāpatās, ja jūs atlidojat, jums ērtāk ir, kad automašīna uzreiz jūs sagaida lidostā, tad šo pakalpojumu mēs arī nodrošinām un aizvedam jūsu auto un atstājam lidostā. Tāpat mēs varam sagaidīt jūs lidostā ar mūsu veiklas autobusu, nogādāt jūs līdz mūsu auto glabāšanai, un tālāk jūs dodaties savu auto. Vai arī tieši otrādi jūs atstājat savu auto, un mēs jūs droši nogādājam kopā ar ģimeni līdz lidostai. Cik tad maksā šis prieks? Attiecīgi, auto glabāšana maksā no 200 eiro mēnesī. 200 eiro mēnesī jūs saņemat auto glabāšanu un periodiski akumulātoru uzlādi, kā arī vienu mazgāšanas reizi bez maksas. Nākošais solis ir 250 eiro mēnesī, kur šajā cenā ir iekļaut papildus automašīnas motoru uzsilde līdz darba temperatūrai, kā arī riteņu pagriešana un automašīnas kustināšana, kas nodrošina vislabāko automašīnas uzglabāšanas kvalitāti. Un gaidām jūs ciemos pie mums Kārļa Ulmaņa gatavē 114 Sijā Stuttgart workshop.